Sveiki, man sauc Aksons un tas ir Jānis. Čau! Šodien mēs apskatīsim spēli Wasabi. Kas ir 2 līdz 6 spēlētāji, ilgt apmēram 20 minūtes un no 8 gadu vecuma. Jā, tātad mēs īsumā izstāstīsim, kā spēle spēlē un pateiksim, vai mums patika vai nē. Spēles sākumā katram tiek izdalīti 4 metamie kauliņi un 3 kārtas. Spēles mērķis ir tikt vaļā no saviem 4 metamiem kauliņiem. Pirmajam, kuram beidzās metamie kauliņi, uzvar. Savā gājienā spēlētājs ņem, met visus metamos kauliņus, izpilda uzkritušos simbolus uz kauliņiem, un tad viņš varēs izspēlēt vienu kārti. Simboli, kur uzkrist uz metamiem kauliņiem, ir 3. Ir V-burtiņš, kārts un metamais kauliņš. Metamo kauliņu es varu atdot kādam citam. Par katru kauliņu, kam ir uzkritusi kārts, es paceļu kārti. Un pēdējais, ko es gāju izdarīt, ir izspēlēt vienu kārti, kurai ir tikpat daudz vai mazāk burtiņus, cik es uzmetu. Šī gadījumā es varu izspēlēt kārti ar 2 burtiņiem, ar 1 vai nevienu. Kad es izpildīju darbības kārts, mans gājiens beidzās un sākas nākamā spēlētāja gājiens. Pirmajam, kuram kauliņi beidzās, uzvar spēli. Tātad tas bija īsts spēles apskats, un ko tad mēs īsti domājam par spēli Wasabi? Spēle Wasabi ir ļoti ātra un vienkārša. Lai arī uz kastes rakstīts ir 8 gadi un uz augšu, esmu spēlējis viņu pat ar 6-gadīgiem bērniem, kas man pārsteidza. Cik es esmu bijis nometnēs, tad šī un spēle Haligali ir top spēles tādiem sīkiem. Ko tu domā, Aleksandr? Man šī spēle patīk, jo man patīk metamie kauliņi, un šeit ir ļoti daudz viņu, un viņi nav standarta metamie kauliņi, ir ar visādām foršām darbībām, ko jau iepriekš izstāstīju noteikuma apskatā. Un šī ir ļoti fantastiska un ātra spēle. Jā, tiešām ļoti ātra spēle. Cilvēkiem, kam patīk, varbūt iespējams jakcija, vai varbūt pat kāda poker spēles, ātrs, vienkārši, super. Jā. Tas ir Wasabi. Visu labu! Visu labu! Yeah.